Labdien! Šajā lekcijā es pastāstīšu par to, kā var sastādīt kredīta grafiku. Uzdevums ir sekojošs. Klients saņem kredītu 1000 latu apmērā, kuru jāatmaksā gadu laikā ar ikmēneša vienādiem maksājumiem, ar 10% likmi gadā. Aprēķināt ikmēneša maksājuma summu, ja taip ir 0, un sastādīt kredīta dzēšanas plānu. Sākumā nofiksēsim kredīta parametrus tabulas veidā. Tātad kredīts ir 1000 lati, kredīta atmaksas laiks ir 12 mēneši, procentu likme sastāda 10% gadā. Ja kredīts paredz ikmēneša vienādus maksājumus, tad sākumā mēs varam aprēķināt šo maksājuma summu kā PMT funkciju. Daram to. Procentu likme ir 10% gadā. Reducējam to uz mēneša maksājumiem. Periodu skaits mums ir 12 mēneši, kredīta summa ir 1000 lati, nākotnes maksājums vienāds ar 0, jo mēs nomaksāsim kredītu ar pēdējo mēneša maksājumu. Tad FV ir 0, taip mēneša maksājumi notiek mēneša beigās. Taip ir 0. Tad mēneša maksājums sastāda 87 lati 92 centīmi. Ķeramies klāt pie kredīta grafika, kuru sastādīsim tabulas veidā. Sākumā izveidosim tabulas šablonu, tabula ir paredzēta 12 mēnešiem, maksājuma summa mums ir vienāda ar mēneša maksājumu, tāpēc uzreiz visiem mēnešiem mēs varam pārkopēt PMT vērtību. Lai klients varētu orientēties šajā tabulā, šo maksājumu rādīsim ar plus zīmi. Vienāds mīnus PMT un F4, lai varētu pārkopēt šo summu. Tad viņa būs 12 reizes jāatkārto. Ķeramies klāt pie pirmā mēneša pozīcijām. Parāda atlikums mēneša sākumā, pirmā mēneša sākumā, ir kredīta summa, tad 1000 lati. Procentu daļa kredīta aprēķinos tiek rēķināta no tekošā parāda summas.
Tad tā būs vienāda ar parādu reiz procentu likme F4, reducējot to uz 1 mēnesi. Tad kredīta daļa ir starpība starp mēneša maksājumu un procentiem. Vienāds mēneša maksājums mīnus procentu daļa. Varam pāriet uz otro mēnesi. Otrā mēneša sākumā parāds ir kļuvis mazāks no 1000 latiem par kredīta nomaksāto daļu. Tad otrā mēneša parāds ir iepriekšējā mēneša parāds mīnus kredīta daļa pirmajā mēnesī. Tagad varam pirmā mēneša formulas pārkopēt uz otro mēneša rindu, un tagad varam aizpildīt arī atlikušo mēnešu pozīcijas ar tādām pašām formulām. Tabula ir sastādīta, lai varētu pārliecināties, ka rezultāts mums ir pareizs. Apakšā zem tabulas izveidosim kontroles rindu, kurā sasummēsim tabulas skaitļus. To darām ar funkciju sum, sasummējot atbilstošas kolonas. Tātad procentos klients samaksās 54 latus 99 centīmus. Pārkopējot uz divām atlikušām kolonām, mēs redzam, ka kredīts ir nomaksāts, pilnīgi viss. Uzdevums līdz ar to ir izpildīts.